Nu, mēs uztaisījām terasi šeit, kur kādreiz bijām filmējuši video, kā mēs ieskrūvējām 6 metru garus pādus. Ūdenī, jo parasti zem ūdens ir mīksta grunts, tāpēc jāizmanto gari pādi, līdz sasniedz cietāku pamatu. Pat šeit zeme bija mākslīgi uzbārta, tāpēc izmantojām 2 metrus garus pādus. Zem terases mēs arī izveidojam speciālu sīlu, tas nav tikai dekorācijas dēļ. Klients vēlējās papildus 2 metrus platu terasi ar ūdens malu. Ūdens šeit nekustas, tāpēc mēs pievienojam sīzamāk. Vēl 2 metrus tālāk no sīs ūdenī ieskrūvēsim 8 metrus garus pādus. Tur mēs izveidosim vēl 1-2 metrus platu terasi. Rezultāts izskatās labi, tā ir vienkārša un nesarežģīta terasa. Ja kāds domā par terases būvēšanu virs ūdens, sazinieties ar mums, decembrī un janvārī mēs piedāvājam labas cenas. Terasē virs ūdens, jo to ir vieglāk un ātrāk uzbūvēt. Šeit mēs izmantotām pontonu, būvējot uz ūdens. Šī terasa ir izgatavota no apdedzinātas koksnes. Sazinieties ar mums, mēs atbrauksim, saskaņosim cenu, strādājam visā Latvijā.